100 gadus Bulduros ir dārzkopības skola. Pašā sākumā to sauca Bilderiņu dārzkopības mācību iestāde. Pirmās brīvvalsts laikā te bija valsts Bulduru dārzkopības vidusskola, bet padomju gados Bulduru sovhoz tehnikums. Nu skolai atkal ir Bulduru dārzkopības vidusskolas vārds, krāšņi dārzi un no citām zemēm atvesti koki. Skolas kādreizējo direktoru Aivaru Lasi ar Bulduriem saista vesels cilvēka mūžs – 63 gadi. 4 viņš skolā mācījies, 59 strādājis. Aivars Lasis zina stāstīt par katru šeit augošo koku, par to, kā Andrejs Zeidaks te stādījis tūjas un kā vēlāk tās stādītas no jauna, par to, kā pirms 40 gadiem skolai dāvināta klājiniskā ciedru priede un par paša pirms 60 gadiem stādīto Eiropas ciedru. Pie skolas aug čūsku egle un nokarus egle, arī no Igaunijas vestā raganu slota. Un vēl te ir no Mākslas muzeja fondiem reiz skolai dāvātā Pārslas Zaļkalnes veidotā skulptūra. Salidojuma reizēs pie tās allaž gulst ziedi. Bet skolu nu vada Aivara Laša skolnieks Aivars Griķis. 100 gadus Bulduros ir dārzu un koku valstība, jauni cilvēki un nerimstošs izglītošanas darbs. Uz tikšanos Jūrmalā!